Tas bija 1989. gada 30. jūlijas. Liktenīga vakara stunda, kas iegravēta rodeo vēsturē. Lanes Frosts, iemīļots un bezbailīgs rodeo čempions, gatavojās sastapties ar izaicinājumu, kas pārbaudīs katru viņa gadu gaitā bullraidingā iegūto izturības un drosmes pilienu. Laneam tas nebija tikai sports, tā bija viņa dzīve. Viņa darbs – izdzīvot 8 nežēlīgas sekundes uz zvēra muguras, ko daba radījusi, lai viņu nomestu kā lupatu lelli. Minētais zvērs nebija parasts bullis, tas svēra 1500 mārciņas. Lietas kārtoja nikna leģenda. Milzīgs, muskuļots un nežēlīgs. Tas ir kā 5 ledusskapji, kas metas virsū ar ragiem pa priekšu. Un tajā lietainajā, slidinātajā naktī, kad vētras mākoņi rūca pār galvu un arēna pārvērtās dubļainā putrā, izredzes bija sliktākas nekā jebkad agrāk. Bet Lains ar savu raksturīgo mieru un zelžainu tvērienu ap vērša virvi nebija satricināms. Viņš uzkāpa virsū, muskuļi saspringti, žoklis stingri sakļauts. Vārti atvērās, vērsis izlauzās haosā. Hūlis rūca kā pērkons. Katrs lēciens, katrs pagrieziens, katra elpa bija kā karš. Un Lainam es varu tikai iedomāties, ka tās 8 sekundes šķita kā 8 stundas. Viņš pat nenojaut, ka šis brauciens būs viņa pēdējais, un viņš noteikti nezināja, ka tas uz visiem laikiem mainīs šo sporta veidu. Šīs nav tikai stāsts par leģendāru braucienu. Tas ir stāsts par vīrieti, kurš kļuva par ikonu, un bulli, kurš kļuva bēdīgi slavens. Šodien es izpētu traģisko, satriecošo stāstu par bulli, kurš nogalināja Lainu Frostu. Laipni lūdzam, Extreme! Lanes Frosts piedzima 1963. gada 12. oktobrī La Huntā, Kolorādo štatā, kas patiesībā ir tikai 3 stundu attālumā no vietas, kur dzīvoju es. Viņa tēvs Klaids bija drosmīgs un prasmīgs 3 disciplīnu rodeo kaubojs. Būdams jauns zēns, Lanes regulāri vēroja, kā viņa tēvs uzstājas, iespējams, pilnībā neapzinoties milzīgās briesmas, ar kurām viņš saskārās katru reizi, kad kāpa uz vērša. Taču šī agrīnā saskarsme ar tēva drosmi un prasmēm iespējams iededz viņā dzirksti, kas noveda viņu pa to pašu ceļu. Laina ģimene galu galā pārcēlās uz Oklahomu viņa bērnības gados. Tur viņš pilnībā iegrima rodeo mantojumā. Viņš pavadīja neskaitāmas stundas klausoties leģendāro kauboju ikoniskos stāstus no visām štata malām. Un iespējams daži no viņiem bija viņa tēva draugi. Bet ja jūs pajautātu Laina mātei Elsijai, viņš bērnībā neizrādīja interesi par vēršu jāšanu. Dienā intervijā viņa teica, viņu tas nekad neinteresēja. Viņš pat gandrīz neskatījās rodeo, līdz es viņam pateicu, tavs tēvs gatavojas jēt. Un tad viņš skatījās. Pārējo laiku viņš spēlējās smiltīs. Neskatoties uz mātes komentāriem, ir skaidrs, ka vēršu jāšana viņam bija asinīs, un jau 5 gadu vecumā viņš bija uzjājis savu pirmo tēliņu. Ātri kļuva skaidrs, ka viņam tas padodas dabiski, un Lains drīz vien ieguva vairākas balvas jauniešu rodeo sacensībās visā valstī. Lai gan daudzi no mums nevarētu iedomāties likt saviem mazajiem bērniem kāpt uz agresīvu un bīstama vērša muguras jau 10 gadu vecumā, šis jaunais kaubojs bija guvis ievērojamas uzvaras dažādās sacensībās, iegūstot 1. vietu jāšanā bez segliem, 2. vietu teļu ķeršanā ar virvi un 3. vietu teļu jāšanā. Little Buckaroos rodeo sacensībās Uintas baseinā. 1981. gadā viņš kļuva par Nacionālo vidusskolas vēršu jāšanas čempionu, un mazāk nekā gadu vēlāk viņš tika kronēts par vēršu jāšanas čempionu pirmajās jauniešu nacionālajās finālsacensībās Fortwortā, Teksasā. Šajā brīdī viss jau bija iekustējies, un Lains bija uz droša ceļa, lai kļūtu par vienu no izcilākajiem vēršu jātniekiem ASV vēsturē. Viņš absolvēja vidusskolu 1982. gadā un gandrīz uzreiz pievienojās Profesionālo rodeo kauboju asociācijai un sāka jāt pilnu laiku. 2 gadus vēlāk viņš kvalificējās savam pirmajam nacionālajam fināla rodeo. Tas bija buļļu jāšanas pasaules virsotne, un uzvar tajā nostiprinātu jebkura jātnieka vietu vēstures grāmatās. Šajā laikā Lains jau bija ieguvis fanu pulku, kas viņa mīlēja ne tikai par drosmīgo attieksmi, kas ļāva viņam kāpt uz dažiem no bīstamākajiem buļļiem arēnā, bet arī par viņa unikālajām prasmēm. Pūļi plūda uz arēnu un stāvēja apbrīnā, vērojot, kā viņš spēja iegūt punktus uz viena buļļa pēc otra. Tas patiešām bija kustībā iemiesots mākslas darbs, un viņa fani nevarēja neapbrīnot viņa talantu. 1986. gadā viņš pacēla savu karjeru nākamajā līmenī, izcīnot kāroto nacionālā fināla rodeo buļļu jāšanas kopvērtējuma titulu. Bet tas nav augstākais apbalvojums buļļu jātniekam.
Lanes tajā gadā gandrīz kļuva par pasaules čempionu, iegūstot 3. vietu. Bet viņš to neņēma pie sirds. Nākamajā gadā viņš centās vēl vairāk, un līdz 1987. gada beigām viņa sapņi bija piepildījušies. Viņš beidzot tika kronēts par buļļu jāšanas pasaules čempionu. Lanes šo panākumu turpināja, kvalificējoties nacionālajam fināla rodeo 5 gadus pēc kārtas, no 1984 līdz 1988 gadam. Šis ir kauboju ekvivalents Super Bowl. Katru gadu valsts labākie kauboji un kaubojs pulcējas kopā un sacenšas dažādos pasākumos. Neskatoties uz saviem sasniegumiem un pasaules čempionu titulu, viens no viņa ievērojamākajiem panākumiem tika sasniegts 1988. gadā. Neliela atkāpe šajā hausa vilcienā. Ja vēlies vēl vairāk neapstrādātu, necenzētu stāstu, kurus šeit nevaram parādīt, pievienojies Extreme kopienai Patreon. Tiekamies īstajā Extreme. 1988. gadā Lanes piedalījās pasākumā, kas pazīstams kā Challenge of the Champions. Šo sacensību izveidoja Džons Gronijs, atzīta personība rodeo pasaulē. Viņš plānoja nostādīt Lainu pret vienu no bēdīgi slavenākajiem dzīvniekiem, kas jebkad ienācis arēnā – savu pašu bulli Red Roku. Red Roks nebija parasts dzīvnieks. Tas bija kā svētais grāls vēršu jātniekiem. Vairāk nekā 300 dažādos gadījumos vēršu jātnieki bija mēģinājuši noturēties 8 sekundes, bet katru reizi viņi tika nomesti. Daudziem kauboju pasaulē šis uzdevums šķita gandrīz neiespējams. Sverot vairāk nekā 1800 mārciņu, Red Rock bija viens no lielākajiem un bīstamākajiem vēršiem rodeo vēsturē. Viņa neuzvarētais status padarīja viņu par leģendu kauboju pasaulē. Tāpēc, kad Laneam tika piedāvāta iespēja sacensties pret Red Rock, viņš nemirkli nevilcinājās. Viņš pieņēma izaicinājumu un iegravēja savu vārdu vēstures grāmatās kā pirmais cilvēks, kurš uzjāja Red Roku savā 5. mēģinājumā Reddingas rodeo, Reddingā, Kalifornijā 20. maijā. Līdz 1989. gadam Lanes bija nostiprinājis savu vietu kā viens no izcilākajiem vārdiem, kas jebkad rotājuši vēršu jāšanas sportu. Taču tie nebija tikai viņa prasmes, kas iekaroja kauboju kopienas pūļu sirdis. Laneam ir smaids, kas varētu apgaismot visu telpu, un viņa harizmātiskā personība un laipnība ļāva viņam sazināties ar faniem dziļākā līmenī. Bet, kad pienāca brīdis satvērt virvi ap vēršu pakaļkājām un noturēties 8 sekundes, viņš uzreiz pārvērtās par izpildītāju, un viss notika kā parasti. Šeit nebija vietas kļūdām, kad tu strādā ar šāda rakstura vēršiem. Viena neliela kļūda vai koncentrēšanās zudums viņa darbā varēja nozīmēt atšķirības starp dzīvību un nāvi. Šajā kanālā esmu dalījies ar vairākiem video, kas parāda, cik bīstami un neparedzami šie zvēri var būt. Daudziem no tiem ir tik augsts izmešanas procents, ka liek mums jautāt, kāpēc vispār kāds mēģinātu kāpt uz šāda zvēra muguras. Ja tam pievieno viņa milzīgo svaru un nepārspējamo spēku, ir viegli saprast, kāpēc pat visizturīgākie vēršu jātnieki izjūt pārņemošas bailes, kad viņi saskatās aci pret aci ar savu vakara deju partneri. Neskatoties uz to, ka Lanes tika uzskatīts par vienu no prasmīgākajiem jātniekiem savā paaudzē, viņš palika pazemīgs. Viņš labi apzinājās, ka jebkura vērša milzīgais spēks varētu viņu aizvest priekšlaicīgā kapā. Bet šī bija dzīve, ko viņš izvēlējās, un mēs nedomājam, ka viņš to kaut uz mirkli nožēloja. 1989. gada 30. jūlijā viņš sastapās aci pret aci ar vērsi, kas uz visiem laikiem izmainīja vēstures gaitu. Tikai 25 gadu vecumā Lanes bija ieplānots piedalīties rodeo sacensībās Cheyenne Frontier Days Show, Vajomingā. Šis populārais pasākums bija iespēja Laneam nopelnīt vietu nacionālajā rodeo finālā jau 6. gadu pēc kārtas. Taču viņa ceļā stāvēja milzīgs bullis, kuru vietējie pazina kā taking care of biznesu. Aptuvenais svars bija 680 kg. Tas nebija tik smags kā viņa galvenais pretinieks Red Roks. Lai gan daži buļļi tika gan baidīti, gan atcerēti jātnieku vidū to neparedzamā rakstura vai pat izcilās atlētiskuma dēļ, taking care of business savu vārdu rodeo vēsturē ierakstīja pavisam cita iemesla dēļ. Taking care of business bija Brahmas šķirnes bullis, kas piederēja Bad Company Rodeo. Grupai bija pazīstama ar to, ka radīja dažus no visbīstamākajiem buļļiem, kādi jebkad ienākuši arēnā. Šī šķirne cēlusies Indijā, pirms 19. gadsimtā tika audzēta ASV, un tā ir augsti vērtēta par izcilu izturību pret karstumu, auglību un ģenētiskajām priekšrocībām krustošanā.
Tomēr viņa nepieredzētais izmērs, muskuļotā ķermeņa uzbūve un tieksme mest nost padara tos par ideāliem kandidātiem rodeo sacensībām. Līdz šajienes Frontier Days šovam 1989. gadā Taking Care of Business jau bija ieguvis spēcīga dzīvnieka reputāciju rodeo aprindās, neskatoties uz savu īso karjeru. Viņa milzīgais spēks un spēcīgā mešana noteikti lika daudziem jātniekiem apšaubīt savu sākotnējo lēmumu kāpt viņam mugurā. Nu, vai viņus var vainot? Nokrist no šī dzīvnieka noteikti nozīmētu, ka jātniekiem nākamajā rītā būs vairāk nekā tikai pāris zilumi. Tomēr, ja jātnieks izlozēja tā vārdu, viņam bija jākāpj uz tā milzīgā ķermeņa un jādara viss iespējamais, lai noturētos, kamēr pulkstenis lēnām skaitīja laiku. Sacensību dienā Lanes darīja visu kā parasti. Viņš kādu laiku pavadīja runājot ar saviem mīļotajiem faniem, kuri bija mērojuši tālu ceļu, lai redzētu viņu uzstāšanos. Viņš juta, ka grasās ieiet vēsturē. Viņa pārliecība bija augstākajā līmenī pēc vairākiem iespaidīgiem panākumiem pēdējā gada laikā. Bet, ja jūs jau kādu laiku sekojat šim kanālam, jūs zināt, ka neviens nav pasargāts no traģēdijām un nelaimes var notikt jebkurā brīdī. Pēc lietus perioda saules stari sāka lausties cauri mākoņiem un izgaismoja viņa dubļu un netīrumu skatuvi. Arēnas apstākļi bija izaicinoši, bet Lanes, kā vienmēr, uzplauka pat tad, kad izredzes bija nedaudz pret viņu. Pūlis skandēja viņa vārdu, kad viņš devās pie vērša un līdz pulksten 15:30. Viņš tika izstumts cauri vidējiem vārtiem. Bija pienācis izrādes laiks. Lanes labi noturēja līdzsvaru, kad pūlis izskrēja ārā trakā lēkāšanā un spārdīšanā. Viņš satvēra virvi ciešāk, izmantojot katru spēka kripatu, lai noturētos uz tā muguras, un ar papēžiem dzina bulli, lai iegūtu papildu punktus. Pūlis sajūsmināti aplaudēja, kad viņa brīvā roka viņojās ar katru spēcīgo bullīšu lēcienu. Neatkarīgi no tā, cik ļoti Taking Care of Business centās, tas nespēja nomest Lane no savas muguras ar katru lēcienu un kritienu. Uz īsu brīdi šķita, ka Lanes bija spējis turēt līdz vērša sparam. Bet tad, ar vienu asu grūdienu un pagriezienu, Taking Care of Business aizmet viņu no savas muguras. Pūlis uzgavilēja un sāka aplaudēt, zinot, ka Lanes bija veiksmīgi izturējis nepieciešamās 8 sekundes, lai iegūtu punktus. Bet gandrīz uzreiz viņi sāka just, ka kaut kas nav kārtībā. Laina plaukstas locītava bija ieķērusies virvē, un viņš neveikli piezemējās, nokrītot tieši vērša redzes laukā. Pirms viņš pat paspēja pamirkšķināt, Taking Care of Business uzbruka viņam un sāka viņu vardarbīgi taranēt, kamēr viņš sarāvās uz zemes. Tas ar savu milzīgo svaru samina viņa galvu un ķermeni. Tad, ar vienu spēcīgu grūdienu, tas iedūra savu milzīgo ragu viņa ķermeņa sānā. Pūlis noelsās un apklusa, vērojot, kā viņa varonis guļ arēnas vidū. Pēc dažām sekundēm Lanes spēja piecelties kājās, taču kaitējums jau bija nodarīts. Viņš acīm redzami ļoti cieta un ar grūtībām elpoja. Viņš izmisīgi māja ar roku savam draugam Tofam Hīdemanam, kurš atradās malā, lai lūgtu palīdzību. Šausminoši notikuma kadri rāda, kā Lanes spēr dažus soļus pretī tiem, kas steidzas viņam palīgā, pirms sabrūk ar seju zemē. Mediķi steidzās viņam palīgā. Viņi izmēģināja visu iespējamo, lai panāktu reakciju no vērša jātnieka, taču drīz kļuva skaidrs, ka viņi neko vairs nevar izdarīt. Arēnā iestājās klusums, kad pūlis vēroja, kā neatliekamās palīdzības dienesti aizved Laina bezdzīvīgo ķermeni. Kad viņš apmēram 16:00 ieradās Memorial Hospitalā, viņš tika atzīts par mirušu. Ārsts Skips Ross bija viens no pirmajiem glābējiem, kurš vēlāk runāja par tās liktenīgās dienas notikumiem. Viņš uzskatīja, ka vērša ragu trieciens bija salauzis vairākas Laina ribas, un viens no ragiem visticamāk bija pārdūris lielu artēriju vai pat viņa sirdi, izraisot smagu iekšēju asiņošanu. Taking Care of Business tikko bija atņēmusi dzīvību vienam no izcilākajiem buļļu jātniekiem sporta vēsturē, un visu atlikušo karjeru šis vērsis nesa stigmu, kā vērsis, kas nogalināja Lainu Frostu. Kad cilvēki ieradās arēnā, lai tajā vakarā skatītos Laina Frosta sacensības, neviens pat neiedomājās, ka tā būs pēdējā reize, kad viņi redzēs Lainu uz vērša muguras. Ziņas par 25 gadus vecā jaunieša nāvi izplatījās kā ugunsgrēks. Daudz tam nespēja noticēt, bet citi kauboju kopienā palika šokā. Kā viens no sava laika labākajiem buļļu jātniekiem varēja nomirt šādā veidā. Kā Flints Rasmussens, leģendārs PBR rodeo klauns, teica, tāds čalis, pasaules čempions, kuru visi pazina, mums bija kaut kas neaizsniedzams, neaptverams.
No tās dienas jātnieki, kāpjot rodeo aplokā, klusībā apzinājās nāvējošo spēku, kas slēpjas zem buļļa, it kā ierastās spārdīšanās. Daudziem notikušā realitāte kļuva ļoti personiska, un profesionālajiem jātniekiem nācās samierināties ar domu, ka nāve viņus var piemeklēt jebkurā brīdī arēnā. Leina nāve meta tumšu ēnu pāri rodeo kopienu, un daudzi sāk uzdot jautājumus. Vai šis sporta veids tiešām vairāk rūpējās par izklaidi nekā par saviem jātniekiem? Viņa traģiskā aiziešana atvēra daudzu acis un parādīja buļļu jāšanas kopienai divas lietas. Ka panākumi vēršu jāšanā nav patiesi apstiprināti, kamēr gan jātnieks, gan vērsis nav droši pametuši arēnu, un ka pat labākie var nokrist vienā mirklī. Tomēr šausminošais zaudējums, kas satricināja rodeo kopienu līdz pašiem pamatiem, arī noveda pie būtiskas drošības revolūcijas. Pēkšņi kļuva skaidrs, ka robeža starp aizraujošu braucienu un letālu traģiju ir pārāk šaura, un varbūt, tikai varbūt, ir pienācis laiks, lai šis sporta veids darītu vairāk savu sportistu aizsardzībai. Šis incidents uzsvēra nepieciešamību pēc uzlabotiem drošības pasākumiem, tostarp aizsargvestu, kiveru un citu aprīkojumu izmantošanas jātniekiem. Kā Rasmussens vēlāk teica, kad mēs uz to skatāmies tagad, ņemot vērā to, ko esmu redzējis savas karjeras laikā un redzot, ko valkā buļļu jātnieki, es nedomāju, ka viņš vispār būtu guvis traumas. Viens no nozīmīgākajiem drošības kustības pārstāvjiem bija Leina ilgadējais draugs un buļļu jātnieks Kodijs Lamberts. Gandrīz 3 gadus pēc viņa nāves Kodijs palīdzēja izstrādāt un ieviest pirmo aizsargvesti, kas bija paredzēta jātnieku aizsardzībai pret caurduršanas brūcēm un trullu traumu. Ideja par šo vesti radās redzot tās, kuras valkāja viņa jaunākais brālis, žokejs, kurš jāja sacīkšu zirgus. Lamberts pārveidoja žokeja vesti tā, lai to varētu valkāt virs jātnieku apģērba. Tā bija elastīga, viegli noņemama un ar rietumu stila izskatu, kas labi piestāvēja rodeo videi. Tās bija drošības revolūcijas sākums, kas uz visiem laikiem izmainīja buļļu jāšanas sportu. Jātnieki tagad skaidri apzinājās nopietnos draudus, ar kuriem viņi saskārās katru reizi, kad devās arēnā. James Bērtons Mūnijs ir viens no daudziem profesionālajiem rodeo kaubojiem, kuri atklāti atzinuši, ka viņš uz visiem laikiem ir parādā Leinam. Savā karjerā Mūnijs ir jājis uz dažiem no augstāk novērtētajiem buļļiem šajā sportā, savos gados PBR, un 2016. gadā viņš iegāja vēsturē, kļūstot par pirmo buļļu jātnieku, kurš sasniedza $7 miljonu atzīmi karjeras ienākumos. Leins viņa acīs bija leģenda, un vienā intervijā viņš uzsvēra to ietekmi, kāda Leinam bija uz viņa paša karjeru. Es uzaugu skatoties Leinu Frostu, tāpēc tieši tā es iemācījos jāt uz buļļiem. Mūnijs arī atzina, ka Kodija izgudrojums daudzkārt ir izglābis viņa paša dzīvību. Diemžēl ir jānotiek tādām lietām kā Frosta nāve, lai viss mainītos un mēs iegūtu ko tādu. Bet zini, tas viss ir daļa no spēles. Bet Leina nāves ietekme neaprobežojās tikai ar drošības pasākumiem šajā sportā. Tā būtiski mainīja gan sacensību dalībnieku, gan līdzjutēju skatījumu uz rodeo kopumā. Daudzi jātnieki sāk uz buļļu jāšanu raudzīties ar lielāku cieņu un piesardzību. Kā teica Nevāda Ņūmens, buļļu jātnieks no Melstonas, Montānas štatā, tas noteikti parāda, ka šis ir bīstams sporta veids un tu vari tajā iet bojā. Tās mums lika izturēties pret šo sporta veidu ar vēl lielāku cieņu. Līdzīgi arī līdzjutēji sāk raudzīties uz buļļu jāšanu, labāk izprotot ar to saistītos riskus, kas noveda pie cieņpilnākas un atbalstošākas attieksmes pret šo sporta veidu. Leina Frosta ietekme joprojām ir redzama mūsdienu buļļu jāšanā. Viņa mantojums turpina iedvesmot jātniekus, kuri smeļas iedvesma no viņa talanta, personības un atdeves sportam. Neitans Šapers, profesionāls buļļu jātnieks, teica: mēs it kā svinam katru dienu viņa dēļ. Mēs katru dienu uzlūkojam viņu kā paraugu. Šī pastāvīgā ietekme kalpo kā atgādinājums par drošības nozīmi buļļu jāšanas sportā un nepieciešamību godināt Leina piemiņu, turpinot uzlabot drošības pasākumus šajā sportā. Paldies, ka skatījāties un tiekamies nākamajā reizē. Esi drosmīgs un dzīvo ar pārliecību.